Rīgas Kongresa nams rekonstrukcijas gaitā cer iegūt modernāko un mūsdienīgāko koncertu zāli. Pēc projekta pabeigšanas paredzēts, ka īsā laikā un ar minimāliem resursiem zāli varēs pārkārtot atbilstoši visdažādākajiem pasākumiem, sakot no klasiskās mūzikas koncerta līdz diskotēkai. Par Kongresa nama pārbūves plāniem stāsta Uldis Jaunzems. 70. gados celtais Rīgas Kongresa nams ir pārbūves priekšvakarā. Pēc rekonstrukcijas Kongresa nams iegūs nevien pārbūvētu un daudz funkcionālu zāli, bet arī iespējams nosaukumu Rīgas mūzikas nams. Galvenais būvnieks tagad. Es vienmēr kaut kur kādā iepinos kaut kādā. Maestro Raimonds Pauls projektā iesaistījies cēlu mērķu vadīts. Rīgā ir katastrofāls koncertu zāļu trūkums un Kongresa nama pārbūve kaut daļai šo problēmu varētu atrisināt. Mēs varam izveidot vienu labu zāli, kur cilvēki labprāt iet uz Nacionālo teātru, ies uz šo, lai tur radītu tādu omulīgu, patīkamu sajūtu, ka es gribu tur aiziet un paklausīties. Ja, bet paklausīties dažādas žanrs, dažādas muzikas, tā neskaita arī nopietnu mūziku līdz populārai muzikai. Kongresu nama rekonstrukcijas konsultatīvo padomi arhitekti šodien informēja par jau paveikto. Šobrīd vēl turpinās darbs pie tehniskā projekta. Kongresu nama skatu pēc rekonstrukcijas kļūs daudz funkcionāla un piemērota teju jebkuram pasākumam, gan simfoniskā orķestra koncertiem, gan rokkoncertiem un diskotēkām, gan arī kinoseansiem un modes skatēm. Tas bija arī mērķis, un ar to arī bija interesanti to izmantojamību sasniegt ar dažādiem paņēmieniem, pie kam mēģinot to sasniegt ar vienkāršiem paņēmieniem. Zāles ietilpību plānots palielināt teju par 1000 sēdvietām. Tiks izbūvēti 2 balkoni, krēslu rindas būs pārvietojamas vai noņemamas atbilstoši pasākuma vajadzībām. Tāpat paredzēts pārveidot Kongresa nama ieeju. Tas ir mērķis, tātad šo Kongresa nama funkcionalitāti izmainīt un varbūt mainīt gan to nosaukumu, gan to auru. Jā, tātad tas varētu būt Rīgas koncertu nams. Līdz jūlijam plānots pabeigt tehniskā projekta izstrādi un vasarā tiks sludināts iepirkuma konkurss būvniekiem. Pagaidām vēl nesot zināms, cik projekts kopumā varētu izmaksāt. Rekonstrukciju par saviem līdzekļiem veiks uzņēmums Rīgas nami, kas cer pabeigt projektu 2014. gadā. Uldis Jaunzems, Andris Jasinskis, LNT.